kaut kas tā sintiņi. Pastāst divus teikumus, kā tu pats vari vispār visu to kontrolēt? Es nezinu, ar modernām tehnoloģijām, zini? Tajā brīdī, kad tu uzstājies, tu vairāk domā, kā komunicēt ar publiku vai kā pareizi saslēgt tajā brīdī savu... Es vairāk domāju par to, jā, ja es nepareizi saslēgšu dažreiz kaut ko, tad baigi grūti nospēlēt to gabalu. Var gadīties, ka uzliec nepareizi beat vai kaut ko uzliec tādu, ka tu nezini, ko darīt. Tas tā pa dziesmu. Jā. Tā. Šis tas te ir sakrāts kādu laikā. Šis tas vienkārši, šis tas ratāks, tādā garā. Bet vai tava mūzika kaut kādā ziņā ir saistīta ar visu to, kad tu vairāk paļaujies uz aparatūru vai uz savu? Es nezinu, es teiktu tā, man laikam svarīgi ir kaut kāds skanējums. Man ļoti patīk skaņas. Nu, es atceros jau kaut kur bērnībā, kad es mācījos muzikas skolā, man ļoti patīk kaut kādas, nu, teiksim, tā kā orķestras skaņas, kad ir, visādi instrumenti dažādi. Forši jau arī ir paspēlēt tāpat, teiksim, drakusteni un tā, bet tu nekad nedabūsi kaut kādu tādu, grūti dabūt tādu, kaut kādu vairāk skanējumu, tādu dziļāk, kaut ko vairāk, tāds tas mēģinājums. Interesanti, uzsaka tāda intervija sanāk, pasaka, kā rodās tavas dziesmas? Un kā viņas nāk tev? Paņem ģitāru rokā un rodās vienkārši. Nav tur tā, nezinu. Dažreiz paņem ģitāru rokā, lai nerastos dziesmu kādu, jo cilvēki nesanāk pabeigt iepriekšējo. Vairāk tā. Kaut ko spēlē, kaut ko saliekās kaut kas kopā, kaut kādu domiņu galvā iekrīt. Tā. Zin kā daudziem mūziķiem prasa, kas ir viņu iedvesma atbods? Kas ir tavu mūza? Es nezinu. Mūzika pat par sevi, es nezinu. Tā ir tā iedvesmas avots. Dzīve iedvesmas avots. Baigā klišē reāli. Dzīve iedvesmas avots. Bet, kā savādāk to pateiks. Iemācās instrumentu, spēlē. Ir kaut ko, kad dažos, kaut vai vienkāršā tajā, dažreiz tādu piesēdies, tur uzspēlē kaut kādu vienkāršu akordu. Bet tu kaut ko saklausi tajā akordā tādu, ko tu varbūt iepriekš neesi saklausījis. Un man liekas, tad jau rodās mūzika no tā paša vienkāršākās akorda, kad tu saklausi to, ko tu iepriekš neesi saklausījis. Vai tev ir mūzikālā izglītība? Pamat. Nepabeigt vidējā, tā varētu teikt, es aizmuku. Tajā laikā mācījos čelu spēlēt. Bet, jā, man ļoti patīk čels, bet es nekādā veidā viņu nevarētu palikt tajā klasiskajā izpratnē. Man kaut kā baigi, man vajadzēja kaut kā tādu, ka es varu pats izteikties kaut kā vairāk. Man ļoti patīk klasiskā mūzika, jā. Vaskam bija koncerts dzimšanas diena šodien. To jāizdās pieminēts. Vai var pajautāt, kad tu pirmo reizi uzkāpi uz skatuves? Pirmo reizi, tas bija baigi sen. Tas bija ritīgi sen. Man bija labā, man vecāku ved uz baznīcu bērnībā, un tur noteikti es pirmo reizi esmu uzstājies. Kaut kad sen. Bet tā kā koncertu, man liekas, ka varos atmodas laikos, 80. gadu beigās bija tāda grupiņā, bija tāds Raits Cukurs Liepājā. Viņš uztaisīja Ziemassvētku programmu, un tur mēs pāris bērni, mani brāļi arī patiesībā, mēs tur dziedājām tādas tā kā backvokāls, tādas Ziemassvētku dziesmiņas. Tas bija, un tad mums bija pat tāda koncertūra par kaut kādiem Kurzemes šitiem biedrības namiem. Tajā laikā visu kaut kur bija, un tad braukāja. To es atceros. Tas varētu būt tāds pirmā koncertūra. Smieklīgi. Bet, jā. Un tā. Un tad, beidzot, kas no tevīm sagaidāms nākotnē?
nezinu, es plānoju ierakstīt kādu jaunu materiālu, ļoti gribu ierakstīt jaunu materiālu. Un kaut ko no šī, kas ir tagad, aktuāls arī, ko es spēlēju. Un redzēs. Varbūt, jā, tā.